Deluku, kāpēc tu neēdi mīļumiņu? Es neesmu izsalcis. Vai tik tu nebūsi slims, parād pierīt? Nu, parād. Mammu, nē, es esmu vesels, vienkārši negribu ēst. Ak, Dievs, es visu nakti neesmu gulējis, neaci neesmu aizvērusi. Es visu laiku domāju, Stefans atdeva savu skaisto viensētu, pārdeva par tādu naudu. Un kam tā naudu tika šitiem riebīgajiem bandītiem? Mammu, viss mēs sarunājām. Tēvs tagad dzīvo šeit. Viss tēma ir izsmelta. Labi. Dēliņu, tu nedrīkst spērt ne soli ārā no mājas. Citādi viņi tev atkal paņems ciet. Ne soli, lūdzu. Mammu, bumba nesprāgs divreiz vienā un tai pašā bedrē. Saproti? Un man ir darbs. Kurš bāru pieskatīs? Man tur viss ir jādara līdzi un citādi mēs badā nomirsim. Mums laiks. Paga, uz kurieni tagad? Mēs ar tēti aizbrauksim pakaļ manai mašīnai. Neatstāsim taču zagļiem, vai ne? Un vakarā es strādāšu darbā ilgi. Ejam. Stefan, Tu neuztraucies. Šīs būs kārtībā, mammu. Viņu pieskatīšu. Tēti, ejam. Sēdieties. Kā gulējāt? Cik jūs ilgi mani turēsiet? Par ko? Konstantīna, mēs jūsu garažā atradām lielu naudas summu. Kā jūs domājat, no kurienes tā tur uzradās? Mana? Jā, ja liela naudas summa, tad tā ir mana. Tiešām. Un no kurienes? Mana, es gribēju teikt, ka man draugs atstāja, gribēja nolikt, un, ja draugs grib nolikt, tad jau parasti arī noliek. Un kurā vietā draugs nolika? Es neatceros, es biju piedzēries. Kā sauc draugu? Vārds, uzvārds? Roberts. Roberts Šņoriņš. Šņoriņš. Un kādās banknotēs bija? Es neatceros, es biju piedzēries. Konstantīna, jūs vienmēr, kad esat darbā, esat piedzēries? Labi. Man vairs jautājumu nav. Varat iet. Bet kā ar tu traktoru? Ar traktoru viss kārtībā. Jūsu kolēģis atzinās šobrīd sniedz liecību nozieguma vietā. Kāds kolēģis? Ingars?